visos novados, Dievs, visās administratīvajās teritorijās, Tēvs, lai Tavs svētais gars darbojās, Dievs, lai darbojās brīnišķīgā veidā, Tēvs. Es Tev pateicos par to, Kungs, un svētī arī mūsu pilsētu, Dievs, svētī to darbu, kas tiek darīts novadā, Dievs. Kungs, lai tas ir svētīts, Dievs, lai tas iet plašumā, Tēvs, lai tas iet vairumā, Dievs, ģimenes un sirgnauni, Dievs, jaunieši un bērni, Tēvs, lai nāk pie tā Kunga, Dievs, lai nāk pie tā Kunga, Tēvs, to mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Halleluja. Man dzīve ir Tevi, man spēks, Kungs, ir Tevi, man cerība Tevi, mans Kungs un mans Dievs. Man dzīve ir Tevi, man spēks, Kungs, ir Tevi, man cerība Tevi, mans Kungs un mans Dievs. Man dzīve ir Tevi, man spēks, Kungs, ir Tevi, man cerība Tevi, mans Kungs un mans Dievs. Man dzīve ir Tevi, man spēks, Kungs, ir Tevi, man cerība Tevi, mans Kungs un mans Dievs. Tevi godāšu ar savu dzīvi, Kungs. Tevi slavēšu ar visu spēku es, ar visu dzīvi, Kungs, ar visu spēku es. Cerība ir Tevi, Kungs. Man dzīve ir Tevi, man spēks, Kungs, ir Tevi, man cerība Tevi, mans Kungs un mans Dievs. Man dzīve ir Tevi, man spēks, Kungs, ir Tevi, man cerība Tevi, mans Kungs un mans Dievs. Tevi godāšu ar savu dzīvi, Kungs. Tevi slavēšu ar visu spēku es, ar visu dzīvi, Kungs, ar visu spēku es. Cerība ir Tevi, Kungs. Man dzīve ir Tevi, man spēks, Kungs, ir Tevi, man cerība Tevi, mans Kungs un mans Dievs. Man dzīve ir Tevi, man spēks, Kungs, ir Tevi, man cerība Tevi, mans Kungs un mans Dievs. Man dzīve ir Tevi, man spēks, Kungs, ir Tevi, man cerība Tevi, mans Kungs un mans Dievs. Man dzīve ir Tevi, man spēks, Kungs, ir Tevi, man cerība Tevi, mans Kungs un mans Dievs. Man dzīve ir Tevi, man spēks, Kungs, ir Tevi, man cerība Tevi, mans Kungs un mans Dievs. Man dzīve ir Tevi, man spēks, Kungs, ir Tevi, man cerība Tevi, mans Kungs un mans Dievs. Mans Kungs un mans Dievs, mans Kungs un mans Dievs, mans Dievs. Pagājušajā reizē runājām par tēmu, es teicu, ka šodien es viņu tā kā pabeigšu. Un it kā jau liekas, ka varbūt pat izrunājām tajā pagājušajā reizē par to, ko Dievs vēlās. Dievs daudz ko vēlās, bet vienkārši pamat tādas lietas, nopietnas lietas, ir tas, lai mēs būtu brīvi no grēka, ja? Jo Dievs negrib, ka kāds pazustu, bet kad iztaup glābti. Un Jēzu Kristu mums ir dota glābšana, pestīšana, tā tiešām ir Dieva vēlme, lai cilvēki izglābjās, lai viņi nenonāk mūžīgā pazušanā. Un Dievs vēlās arī, lai fiziski mēs būtu veseli.
lai mēs fiziski, garīgi, emocionāli, lai mēs būtu veseli, lai mēs justos labi. Un nekur jūs Bībelē Dieva vārdā neatradīsiet, ka kaut kādā veidā, slimības būtu kaut kāda svētība, kaut kāds labums būtu, ja? Dievs, protams, Dievs var izmantot, kā tur Ēģiptē visādi sērgas bija, un viss Dievs var pieļaut. Dievs var pieļaut, ka tā notiek, ja? Ka notiek kaut kas, bet mēs esam Dieva tauta. Neskatāties uz sevi kā uz savu kaimiņieni, piedošanu, ja? Ka es tā saku, bet, ja jūsu kaimiņieni nav Dieva bērns, viņi ir citā statusā. Viņi var būt ļoti labs cilvēks, bet viņi ir citā statusā Dieva priekšā. Un nerunājiet tādas muļķības, ko jūs bieži dzirdat arī televizoru ekrānos un vispār latviešu tautā tāda mode. Mēs jau visi zem Dieva staigājam, mēs jau visi Dieva bērni. Jūs esat dzirdējuši tādu teicienu? Amen. Mēs jau visi Dieva bērni. Kā? Visi Dieva bērni. Dieva bērni tieks no Dieva dzimuši. Amen. Un Dieva sēkla paliek viņos. Amen. Viņi dzīvo Dievam patīkamu dzīvi. Viņi ir gājuši to ceļu, ko Dievs evaņģēlijā paredz. Atzīdami savus grēkus, izsūdzēdami grēkus, ticēdami uz Jēzu Kristu savā sirdī, ar savu muti apliecinādami viņu par savu kungu. Nestam atgriešanās augļus. Tie ir Dieva bērni. Amen. Mēs varam teikt, ka cilvēks ir Dieva radība, un mums būs taisnība. Visi cilvēki ir Dieva radīti. Un cilvēki tiek radīti Dieva līdzībā. Bet grēks ir tas, kas daudzos cilvēkos šo dievišķo līdzību sabojā, samaitā līdz tādiem apmēriem, ka bieži vairs tu to nevari saskatīt. Un cilvēks grēka rezultātā, praktizēdams grēka dzīvi ilgstoši, viņš kļūst drīzāk līdzīgs nevis Dievam, bet lopam. Amen. Un neapvainoties. Mēs pat vienu otru kā saucam kādu lopa vārdā, ja? Jo viņš sāk izskatīties pēc kāda dzīvnieka. Grēka rezultātā, grēka sekas. Viņš pazaudē šo dievišķo līdzību. Tā ir kļūda pateikt, ka visi ir Dieva bērni. Dieva bērni ir dzimuši no Dieva gara. Caur atgriešanos no grēkiem, taisnošanu Jēzu Kristu. Un viņi atzīst, ka Kristus ir viņu kungs. Un viņi atzīst, ka Bībele ir autoritīvs Dieva vārds, ka tā ir atklātā Dieva griba viņu dzīvēm. Viņi veido attiecības ikdienā ar Dievu. Amen. Tie ir Dieva bērni. Un Dieva gars apliecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva bērni. Amen. Lūk, kā tas ir. Lūk, kā tas ir. Un tā ir milzīga kļūda. Tā ir milzīga kļūda. Ja visi ir Dieva bērni, tad kāda tiesa, kāda elle, kādas debesis, kādi āži, kādi zavis, tad visi vienā šķūnī, vienā kūtī, visi pa vienu roku, visi kopā. Ja visi ir Dieva bērni, visi nav Dieva bērni, bet Dievs grib, lai visi būtu viņa bērni. Amen. Viņš pat tiešām to vēlās. Viņš vēlās to darīt. Bet redzat, jau no pašām pirmajām lapas pusēm Bībelē mēs to lasām. Kad Dievs radīja cilvēku, tad viena no šīm Dieva līdzības izpausmēm ir tā, ka mēs varam pieņemt brīvus, normālus, pārdomātus savas gribas lēmumus. Dievs lemj, Dievs lemj. Dievs domā, Dievs domā. Un cilvēks lemj, un cilvēks domā. Un cilvēkam ir izvēle. Un Dievs nevienu ar varu nespiež kļūt par savu bērnu. Tad mēs nebūtu radīti Dieva līdzībā. Tad mēs nebūtu radīti. Tad mēs būtu kā jūra, kā vējš, kā zvaigznes, stāvi tur un spīdi tik ilgi, kamēr es tev likšu. Un tu stāvi un tu spīdi, un tev nav nekādas izvēles. Jo Dievs tevi tur nolika, tik tālu, cik gribēja, uztaisīja tik lielu, cik gribēja, un tik spoži, cik gribēja, un tu tur stāvi. Un tā zvaigzne tur arī stāv, jo viņai nav izvēles. Amen. Viņa ir radīta un nolikta, un Dievs ir noteicis, ko viņai darīt, tāpat jūrai, tāpat vējam un visam pārējām.
Bet cilvēks ir Dieva līdzībā. Un cilvēks lemj. Un cilvēks lemj. Un viņš izlemj. Un Dievs par saviem bērniem nosauc tos, kuri ir pieņēmuši personīgu, pārdomātu, brīvas gribas lēmumu. Dievs, es saukšu tevi par savu tēvu. Es būšu tavs bērns caur Jēzu Kristu. Vienīgais ceļš, vienīgā patiesība, vienīgā dzīvība. Tie ir Dieva bērni. Lūk, Dievs patiešām vēlās, lai visa pasaule būtu Dieva bērni. Bet visa pasaule, kāpēc nevēlās būt par Dieva bērniem? Jo cilvēkam ir dota izvēle. Mēs esam šeit, lai palīdzētu izvēlēties. Jums kāds nav gadījies veikalā, pieņemsim pie kaut kādas gaļas tur, letes jūs stāvat vai desas vai kas un domājat, un tad kāds foršs cilvēks saka, šito gan kundzīt neņemat. Es pagājušais, nē, tur ir gaļa. Bet tā ir forša, pamēģiniet to, ja? Man dzīvē tā ir gadījies, ja? Ka man kāds kaut ko pasaka priekšā, to gan neņemat. Reizēm pati pārdevēja saka, to nē, tas jau termiņi tuvojas noslēgumam. Varbūt domā, ka tāds jauks cilvēks, nezinu, kāpēc. Un saka, to pamēģiniet. Tur ir tik gaļieši, tur ir svaiga, tur ir viss kārtībā, ja? Un man prieks kādreiz, ja man palīdz pareizi izvēlēties, ja man dod labu padomu, ja? Labu padomu. Un mēs arī esam šeit, lai palīdzētu cilvēkiem izvēlēties. Ja? Starp mūžīgu pazušanu un mūžīgu dzīvību. Mēs esam tepat klāt, kur viņi ir, un varam pateikt kādam, ja? To gan neizvēlies. Tas nav nekas labs, tas ir slikts un galā būs pavisam traki, ja? Bet tu zini, es pamēģināju šo te, un es esmu laimīgs šodien, ja? Es pamēģināju savu dzīvi ielikt Dieva rokās, atsaukties Dievam, uzticēties Dievam, kalpot viņam, un es nekad nenožēloju savu izvēli. Mēģina arī tu, ja? Mēs varam ieteikt cilvēkiem. Mēs varam ieteikt, Dievs grib, lai visi tiek glābti. Dievs ir labs, un tie cilvēki, kur parāda ļauno Dievu, kurš to vien dara kā krata pirkstu un sūta cilvēks uz elli, viņiem nav taisnība. Uz elli cilvēks izvēlās iet pats. Pats viņš izvēlās, viņam ir katram cilvēkam, mīļie, ir dot iespēju izvēlēties. Un cilvēks pieņem šo lēmumu, diemžēl. Es domāju, ka Dieva sirds sāp visvairāk par to, par šīm nepareizajām izvēlēm. Un Dievs vēlās, lai mēs būtu atpestīti, Dieva bērni, kalpotu Dievam, ne tikai svētdienas ticīgie, ne tikai Ziemassvētku ticīgie, bet lai mēs būtu ikdienas ticīgie kristieši, kas katru dienu staigā Dievu sadraudzībā. Kā mēs jau šodien dzirdējām, ka visa dzīve, ja, Dievs pārskata visu mūsu dzīvi, mēs ļaujam viņam ieskatīties visā pilnībā un sakārtot visu pēc sava vārda, visu mūsu dzīvi. Un nav kaut kādi slēptie kati, ūķi, kaut kādi kambari, ja, un pagrabi, kur kaut kas tiek slēpts un kaut kas tiek darīts prom no Dieva acīm. Pirmkārt, jau neko tu nevari noslēpt no Dieva acīm. Un otrkārt, vislabākais veids ir atzīties. Nest visu gaismā un teikt, kungs, te ir manas, Angļi saka, te ir visi tie nekārtība, es teikšu par latviski, visi tie mēsli, ja? Šī kaktā ir. Visādi mēsli Dievs un palīdz man to galā tikt, ja? Dievs, kungs, saved to kārtībā. Jo ne visur mums ir spēks un gudrība vispār iespējas kaut ko izdarīt, ja? Varbūt ir lietas jomas, kur mēs saprotam skaidru prātu, mēs saprotam, tas nav rītīgi, tas nav pēc rakstiem, tas nav pareizi, tā tam nav jābūt. Un tad tu skaties un domā, bet ko es te varu izdarīt tagad? Debes tās tikai tu vari palīdzēt, ja? Tu vari sakārtot tās lietas, tu vari man gudrību dot, kādā veidā vispār kaut kas te var mainīties šajā situācijā. Tādēļ, mīļiem, es domāju, ka tas mums viss ir skaidrs, un es vēl gribēju atpakaļ nedaudz šodien vēl sākot to tēmu, kā mēs sakām par to, ka Jēzus dziedināja visas slimības un visus neveselos, vienkārši vēlreiz to uzsvērt, jo tu vari slimot, es arī varu slimot, es drīkstu. Slimība nav grēks. Tas, ka tu slimo, nenozīmē, ka tu esi grēcinieks, ja? Tu esi grēcinieks, tāpēc tu slimo. Varbūt kādreiz mēs nepareizi ar savu ķermeni apjamies, varbūt kaut kur nepadomājam kaut ko līdz galam, saķeram kaut kādu saaugstēšanos, varbūt vēl kaut ko, ja? Bet ticīgs cilvēks var būt slims, vienu dienu nomirt,
Bet ja viņš dzīvo tīru sirdi Dievu priekšā, viņš ir debesīs. Slimība neattur tevi no mūžīgas dzīvošanas. Ja? Neattur. Un ir mana Olme saslima, bet viņam bija diezgan lielā vecumā, labi pāri 80. Tie augstie asinsspiedieni vienmēr viņu mocīja un beigās tur tā un kā. Un aizgāja pie Dieva debesīs 100%. Viņa Dievu staigāja, viņa Dievam ticēja, bet galā tā slimība viņai vairs nedeva mieru un diezgan tos pēdējos gadus diezgan tā nomāca, ja? Viņas dzīvi. Tas nenozīmē, ka tāpēc tagad tu esi mazāk kristietis, ja kaut kādā veidā tu zaudē kaut ko no debesīm. No šī debesu mantojuma. Bet virs zemes. Un es domāju, ka jums ir jāpiekrīt man, jo tā ir taisnība. Virs zemes tos 45, tos 60, un ja Dievs dod vēl tos 80, ir labāk dzīvot veselām. Vai ne? Ir labāk būt veselām. Ir vieglāk tad, ja? Ir priecīgāk. Tu vairāk vari padarīt, tu vari vēl citām palīdzēt. Mums ir Jālgavā draudzē māsa, kura pāri saviem 70 jau, arvien vai tālāk iet pāri 70. Joprojām brauc ar divriteni, joprojām apstrādā visu to savu dārzu un joprojām aizbrauc vēl pie vismaz 2 vai 3 tantēm. Tas tants ir tāds pašs kā viņi tur. Kādu varbūt kāda ir vairāk, ja? Ap to pašu vecumu. Bet tās nespēja vairs neko izdarīt, jo slimība traucē. Dažādas slimības traucē. Bet šī viena māsa savu izdara un vēl pie visām citām aizbrauc palīdzēt. Jo viņa saka, es jūtos labi. Es jūtos labi. Es priecājos, ka viņa jūtas labi. Man tiešām ir prieks, ka viņa jūtās labi. Es priecājos kopā ar viņu, ka viņa jūtās labi. Viņa saka, un ja kaut kas atnāk, es to dzēnu prom. Tas nav mans. Viņa saka, es vienkārši to dzēnu prom. Tā kā viņas kaut kāds krancis būtu sētā ieklīdis, ja? Taisa trobeli, rej, nedod mieru, kašā jūsu dobes. Ko jūs darat? Paceļat balsi un dzēnat prom. Reizēm vēl kaut ko jāņem, varbūt pat rokā ir, ja viņš tāds nekaunīgāks, ir neiet prom, ja? Jūs vienkārši nesamierināties ar to. Un tāda pata attieksme ir daudzi kristieši, viņi ir pieņēmuši savā ticības dzīvē šādu attieksmi. Tas nav mans, tas nav mans, tas nav mans. Tas nav mans. Tie ir ienaidnieka gājieni, un es cīnīšos, cik man būs spēka, un tas kungs man stiprinās, un es stāvēšu tam visam pretīm. Un es dzīšu to projām, kaut man 77 reizes vajadzēs dzīt projām. Bet es nepieņemšu, es atsakos to pieņemt kā savu. Jo mans mantojums ir, ja? Tas kungs piedod visus manas grēkus, kā dzied Dāvids, un dziedē visas manas vainas. Visus grēkus piedod, dziedē visas vainas. Un daudz kristieši ir paņēmuši šo meldiņu, šo dziesmu, ja? Šo lūkšanu, protams, jo es nezinu, vai tāda kāda dziesma ir izdomāta pēc šiem vārdiem. Un stāv ienaidniekam pretīm un cīnās. Un varbūt šīs 2 reizes, kad es ar jums tagad runāju, tas ir tieši par to, lai mēs to, kas nav mūsu, atpazītu. Grēks vairs nav mūsu. Amen. Tas vairs nav tavs. Es reiz tur, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Sludini to, pasludini to, saki to. Tas vairs nav mans. Es vairs neesmu tas vecais cilvēks, kas mēdza darīt tos vecos grēka darbus. Esmu jauns radīts Jēzu Kristu. Kad Sātans nāk klāt ar šīm vecajām panskām, tu saki, atvaino, man ir jaunas, foršas, drēbes. Brīdīgi foršas, labas drēbes mugurā. Man tās panskas vairāk nevajag. Starp citu, šī arī jauna. Jā. Jā. Kāda māsa teica, ja kaut kas jauns skrien uz baznīcu, iesvēti. Ja? Iesvēti. Ilgi kalpos. Mums nevajag tās vecās lupatas vairāk, grēka drēbes. Tāpat mēs stāvam pretīm arī šīm te lietām, kas Sātans grib nomākt mūsu dzīvi. Tā ir cīņa. Es pagaidies minēju, es atkārtošu otrais. Dievs deva apsolījumu savai tautai Izrēlam, dot labu zemi. Vai Dievs iedeva viņiem zemi? Iedeva zemi. Kā viņš iedeva to zemi? Ar cīņu. Ar cīņu. Vajadzēja padzīt visus tos, kam tur vairs nebija tiesības mājot. Un, mīļie, nav kristieša dzīve tāds vacation, zini?
relax, ja? Ka tu atpūties un tikai baudi un atvaļinājums seko atvaļinājumam. Tā nemēdz būt, arī laicīgā dzīvē tā nemēdz būt. Darba ir vairāk, ja? Cieņa ir vairāk, atpūtas ir mazāk. 5 dienas darbam, citam pat 6 sanāk, ja? 1, 2 atpūtāji. Un arī kristiešu dzīvē nekas nenāk tā pa vieglo, vienkārši, manna krita no debesīm, bet zina, viņa nekrita mutē. Nevarēja iziet ārā no savas telts, atvērt vaļā muti, vajadzēja iet un lasīt tur, kur bija sapirst viss jau, ja? Ņem burciņu, trauciņu kaut kādu, ej, noliec muguriņu, un lasi augšā, lasi. Viņa tur ir. Bet lai viņa nonāk vēderā, ir jādara kaut kāda darbība. Kaut kāds pūles jāpieliek ir. Tas paipals, pēc kurām viņa raudāja. Vai gaļu gribās. Tā gaļa neradās uz pannas, apšmorēta, apcepta ar kartupeļiem. Tas paipals tur bija. Jā, Dievs atsūtīja. Izgāja no nometnes. Tas bija arī kā baliņša nometne bija liela. Tautas bija daudz. Un tad ap nometni bija paipalis. Ej un lasi. Tad, kad salasi, stiep mājās. Un sāc vēl gatavot, ja? Es nedomāju, ka viņas bez spalvām tur nolaidās, ja? Ja izšķidātas tur salic maisiņā sirsniņa, tur dibentiņš un kas tur viss nāk orgāni klāt, ja? Mierīte. Aha, varbūt iespējams pat, ka viņas nebija beigtas, es pat par to nepadomāju. Droši vien, ka viņas vēl tur dzīves visas čupā bija stāvēja. Tu vari to gaļu dabūt. Un tā ir tava. Bet nedaudz pūļu jāpieliek. Un tā, es domāju šajā sakarā, es zinu, ka daudzi no jums ir noguruši, apnikuši. Un tagad tā kundze tā staigāja ar tiem dakteriem ļoti ilgi, un tad viņi bija naudu iztērējis, viņi jau bija piekusus un vienkārši kājas vairs nevarēja pavilkt, jo veselība kļuva arvien sliktāka, labāk nepalika, nauda arī beidzās, un palīdzības nebija nekāds. Un tā mēs kādreiz, es jau biju, jā, mani jau tur lūdza tur un kur. Bet kas tev liedz to turpināt? Ej un lūdz, plēsies, karpies. Esat redzējuši, kad iekrīt kādreiz zirneklis kādā tā kā traukā, ja? Vannā. Jūs dzīvē nav zirneklis iekrītas vannā? Es domāju, varbūt man tikai krīt vannā, jo es kaut kā neesmu zirnekļu draugs no bērnības. Mums baidīja puikas ar zirnekļiem, mēs līdz ar to, līdz šeit dienai puikas man vairs nebaid, bet man tie zirnekļi nav draugos. Bet, tajā vannā viņš mēdz nokļūt, ja? Kā viņi ņemās, lai tiktu ārā? Ja? Kā viņi ņemās, vai kaut kāds tur vabolīt kaut kur? Kā viņš karpās? Iet pilnīgi, kad reizēm pilnīgi vertikāli uz augšu dod. Tā dod vaļā, plešas, ārā jātiek, dzīvības nāves jautājums, ja? Un tad es vienu pētīju vienreiz, un tagad viņš ņem šito vertikālo, un paiet kādu labu gabaliņu, tiek, un tad nogāžās lejā. Beigās viņš funktieris strādā, viņš paņem slīpo variantu. Un tā kā pa slīpo, tā pa tādu slīpāku maliņu. Vienu tā izliec malu tādu taisnāk, otru slīpāk. Viņš aiziet pa to slīpo un ārā. Viņš ir atradzis ceļu. Viņš negrib, ka es viņu tur uzlēju ūdeni virsū un viņš aiziet pa trupu, ja? Viņš grib normāli dzīvot. Viņš grib dzīvot tālāk mušacēs. Viņam jāatrod šo ceļu, ir jācīnās. Viņš nepieņem situāciju, viņš cīnās. Cik viņš ar to savu, viņa vispār ir galva, ielaikam. Es pat neesmu, man viņi nav tik ļoti nav draugos, ka es pat nezinu, vai viņiem galva ir. Es tikai zinu, ka kājas ir. Bet viņi joprojām, ja? Viņi joprojām domā par to, par savu labklājību un par savu dzīvību. Un ja tāds viens nieks, tāds viens pavisam mazs nieks radīts, spēj par sevi pastāvēt, ja? Tad mums arī ir jāpastāv. Mums ir jāpastāv par sevi. Un nobeigumā palasīsim Dievu vārdu, jo daudz priedalēšanas maz Dievu vārdu. Es vēlreiz atkārtošu to Mateju 4, 23, 24. Pilnīgi ar šo rakstu vietu vien pietiktu. Lai mēs to vienkārši nolitu kā pamatu savai cīņai, ja? Un nepieļautu citas domas. Jā, kamēr neaizmirst. Es esmu dzirdējis no cilvēkiem tādu teicienu. Es jau neesmu tik svēta.
Nu, lai dabūtu to dziedināšanu, teiksim, ja? Ticīgie, kristieši, neticīgais vispār par to nedomā. Viņam nav, viņš tā vispār nespēja filozofēt un aizdomāties, ticīgie. Jo viņi saista svētumu ar dziedināšanu, ka dziedināšanu jāsaista ar apsolījumu un ticību un Jēzus upuri. Amen. Ja? Un tagad un to svētumu pats mēra, es nezinu ar kādu mēru, pie kā līdzinot, bet jebkurā gadījumā parasti ar citiem. Nu, kā tas tur, es jau neesmu tik labs un tik svēts, un līdz ar to man tas tā kā, nepienākās, ja? Vai es tā kā to nevaru dabūt? Tad man ir tāds jautājums. Tas romiešu karavīrs, kurš atnāca Jēzu arestēt, pestītāju, Dieva dēlu arestēt, un kuram Pēters, tā domājams, ja? Ka tas bija Pēters, nocirta ausi, un Jēzus dziedināja šo ausi. Cik viņš bija svēts? Pamēriet, kuri māk. Es jūs negribu šodien kaut ko veidā apvainot vai pazemot, vai kā, bet es zinu, ka tādas domas staigā ticīgajos. Nu, ja es būtu tik svēts kā Romas pāvests, ja, kā mūsu bīskaps, tad jau gan, ja, nekāda labuma man garām neietu. Viņš galīgi nebija svēts. Viņš bija liels draņķis. Tas ir romiešu karavīrs. Jūs redzat, kā viņi vēlāk par Jēzu ņirgājās vispār tie karavīri, ko viņi tur darījās, ja? Kā viņi Jēzu pazemoja. Ņirgājās un pazemoja Dieva dēlu. Viņš nebija prasts grēcinieks parasts. Viņš bija riņķīgs draņķis. Jēzus pielika ausu atpakaļ un viņš tika dziedināts. Cik tad viņš bija svēts? Viņš vispār nebija svēts, ja? Viņš galīgi nebija svēts. Tā kā šīs te domas, man liekas, pilnīgi jāliek malā, ja? Mēs esam svētoti Jēzu Kristu. Svētoti Jēzu Kristu, taisnoti Jēzu Kristu. Mēs esam Dieva bērni. Ja bērni, tad mantinieki. Ja mantinieki mums pienākās, ja pienākās, mēs to ņemam. Mēs par to stāvam. Mēs vispirms apzināmies, ka mums pienākās, un tad mēs darām visu, lai to dabūtu. Tur tas viss ir. Tas tā viss izskatās. Un tāpat kā man, tāpat tev pienākās dziedināšana. Neatkarīgi mācītājs, bīskaps, arhibīskaps vai Romas pāvests vai draudzes loceklis. Mazs vai liels. Jēzu Kristu. Grēku piedošana, miesas dziedināšana. Pieder Dieva bērniem, pieder Dieva ļaudīm. Bez šaubīšanās. Un Jēzus staigāja pa visu Galileju mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju. Dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. Tev ir kaut kāda kaite, ieraksti viņu kaut vai tur Bībelē iekšā. Un dziedinādams lietas cukura slimību, sirds kaiti tur, es nezinu. Gūžas dziedinādams, ja? Kas vien var būt? Visu. Saprotat, viss ir viss. All included, viss ir iekšā ieskaits, viss. Kādas slimības vien var būt, tādas visas Jēzus dziedina. Ir skaidrs? Pilnīgi visas. Bet man tā diagnoze. Bet dakters teica. Dakters ir tikai cilvēks. Gudrs cilvēks, mācīts cilvēks, bet tikai un vienīgi cilvēks. Un kad ja dakters ir godīgs, ja viņš vēl ir gudrs un godīgs, tad viņš saka tā, kā viņš teica manas meitas gadījumā, tad, kad viņa bija otrais izoperēta Rīgā mēneša vecumā un gulēja tur pie viņiem slimnīcā. Tad daktars pateica tā, es neesmu Dievs. Ko varējām, to visu izdarījām. Es neesmu Dievs. Tas daktars bija godīgs daktars. Viņš bija ļoti gudrs, ļoti spējīgs. Viņš citādā tur nebūtu ticis, ja pie pašiem smagākajiem bērniem viņus ārstēt un operēt. Bet viņš bija arī godīgs. Un saprat tos limitus savus ierobežojumus cilvēciskos. Ka viņš nav Dievs. Pat ja daktars tev teica, tad skaties, ko Dievs saka. Ja tavs daktars savu krēslu ir uzcēlis augstāk par Dieva troni. Es ceru, ka ne. Dieva tronim ir jābūt augstāk par visiem. Lai cik tu godātu kādu cilvēku, kādu profesionālu. Un Latvijā varbūt teikt, tas ir visu labākais ķirurgs. Tad vienalga. Virs viņa ir Dievs. Dievs ir virs viņa. Dieva tronis, Dieva virsvaldība, Dieva visvarenība. Neviens cilvēks nav
pieder visa gudrība un atziņa. Tikai Amen. vienīgi Dievam. Amen. Tikai un vienīgi Dievam. Mēs esam Dieva bērni. Ja mēs izmantojam dažādus pakalpojumus. Zināt, ko dara daudzi melni Āfrikā, ko es esmu dzirdējusi? Tik elementāra lieta kā zobdakters. Kā zobdakters. Es domāju, ka katrs cilvēks ir reizi mūžā vismaz vai kādu bijis pie zobārsta. Jā. Tad tur jārauj, tad tur jāplombē, tad tur iekšā jāliek, tad pa daudz, tad pa maz. Jā. Bet Āfrikā, kur viņiem daudzās vietās nav to dakteru un nav arī naudas, ir ticība. Un tik elementāri, lai aizskriet pie zobārsta, lai tas to visu izdara, viņš tā vietā aiziet pie Dieva, lai Dievs visu izdara. Dievs saliek zobus, Dievs savalbo zobus, Dievs izārstē zobus. Un, zināt, man tas likās, labi, tur kaut kādas citas skaitas, bet zobus taču dakters ārstē, zobārsts. Vismaz manā gadījumā zobus ārstē zobārsts. Ne jau Dievs zobus ārstē. Melnais padomā un domā, pagaidi. Ja Dievs sirdi ārstē, un muguru ārstē, un klibu kāju ārstē, un acis attaisa vaļā, viņš zobus nevar izārstēt. Un Dievs izārstē viņa zobus, balstoties uz viņa ticību. Balstoties uz viņa ticību. Jo viņam neviens nav stāstījis, ka pie zobus Dievs neārstē. Visu citu jā. Viņi piedzīvo brīnišķīgas lietas. Jo mazāk funktierē, vairāk tic. Amen. Un Dievs novērtē. Un Dievs vienkārši to visu novērtē. Tāpēc, lūk, visas slimības, neatkarīgi no tā, ko dakters teica. Visas slimības. Un viņa slava izpaudās pa visu Sīriju. Karš rausmīgi, vai ne? Redzat, kas agrāk bija Sīrijā? Pa visu Sīriju Jēzus slava izpaudās, jā? Cilvēki ticēja Dievam tajā reģionā. Kalpoja Dievam, kur šodien asins izliešanas notiek. Un pie viņa atnesa visus neveselos. Visus neveselos. Te jau vairs neko nevar darīt. Dakters vairs neko nevar darīt, tu neko nevar darīt, zāles vairs nelīdz, bet Dievs. Viņi nefunktierēja. Cik tā slimība ir ieilgusi, cik viņi ir, ko dakters par to saka? Visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus. Dažādas slimības, dažādas sērgas, dažādas sāpes. Un triekas ķertus. Jums kādreiz kāds tuvinieks ir bijis tādā stāvoklī, pēc insulta. Viņš ir paralizēts, ka neko nespēja pats. Bet es tādu cilvēku viņš kā malks pagali ir, paliec. Nekā tur vairs nav. Cits pat runāt vairs nespēja, tad tā paralīze tāds spēcīgāk ir. Rokas nevar pakustināt. Iet nespēja, triekas ķertus. Man tas teiks vispār ārkārtējs gadījums. Ārkārtējs gadījums. Un viņš tos dziedināja. 8. nodaļā, turpat tālāk Mateja, 8. nodaļā 16-17. 8. nodaļā 16-17. Un kad vakars metās, tie atveda pie viņa daudzus vēlna apsēstus. Viņš ļaunos garus izdzina ar vārdiem un dziedināja visus sēdzīgos. Atbrīvoja ļaunu garu apsēstos un dziedināja visus sēdzīgos. Kurus visus tajā reģionā visus? Visus tos, kuri bija tur tai vietā nogādāti. Kuri tika atnesti. Visus tos, kuri nāca pie Jēzus pēc palīdzības. Tos visus, kuri meklē palīdzību Jēzu Kristu. Tos visus, ka piepildītos Jesajas vārdi, kas saka, viņš uzņēmās mūsu vājības un nesa mūsu sērgas. Lai piepildās Dieva vārds. Jēzus dziedināja šos cilvēkus, lai Dieva vārds tiktu piepildīts. Bet Jēzus ir debesīs. Un slimība manā miesā. Ko darīt? Ko darīt? Jēzus savu autoritāti tālāk nodeva savai draudzēji. Savu autoritāti nodeva savai draudzēji. Un tad, kad viņš izsūtīja kalpotājus, izsūtīja viņus, lai viņi iet un sludina, lai viņi nes Dieva vārdu, lai viņi arī kalpo slimajiem, lai viņi izdzer ļaunos garus. Mēs lasām Lūkas 10.9, un dziediniet
slimniekus, kas tur ir, un sakiet viņiem, tu pie jums ir pienākusi Dieva valstība. Dziediniet un sakiet, Dieva valstība ir klāt nākusi. To viņš saka saviem mācekļiem. Kā viņiem veicās? Kā jums liekas, kā viņiem veicās? 17. un 19. pantā, šeit pat, šajā pašā 10. nodaļā Lūkas evaņģēlijā. Un tie 70 pārnāca un ar lielu prieku stāstīja. Kungs, pat ļaunie gari mums padodas tavā vārdā. Un 19. pantā, Jēzus saka, redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skarpijiem un katram ienaidnieks spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Tātad draudzēji mācekļiem tas kungs ir devis spēku. Ka viņi var iet pāri šīm slimībām, pāri šiem ļaunajiem gariem, tā kunga vārdā, viņa spēkā, lūk par cilvēkiem, un cilvēki saņem atbrīvošanu un dziedināšanu. Jo savā laikā Jēzus pat tādus vārdus pateica Jāņa 14.12. Jāņa 14.12. Ieklausoties, skan pilnīgi traki, ka lasi. Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru. Un vēl lielākus par tiem darīs. Es noeju pie tēva. Lūk, ko Jēzus saka par saviem sekotājiem. Un, mīļie, ja jūs paklausaties Benija Hina, Bonkes, Katrīnas Kulmanas, ja Smita Viglsforta vai kādās citās liecībās, ja? Neticami brīnumi, vienkārši neticami brīnumi. Un ne tikai, ja es kalpoju 3,5 gadus, ja, apmēram, tā domā, ja? Tad tur ir kalpošanas, kas ir ilguši 40 gadu garumā. Tur ir miljoniem cilvēku, kur ir atgriezušies. Nezinu, cik tur tās aklās acis ir atvērušās, un cik tur ar tiem mirušie ir uzcēlušies. Ir liecības, ir reālas liecības. Tāpēc viņš saka daudz vairāk, vēl lielākas lietas. Vēl lielāki cilvēku pūļi tiek savākti. Pilni stadioni. Lidlauki, kur Bonke brauc pa Āfriku. Kad aicina, tur simtiem tūkstoši nāk atgriezties. Jūs esat kādreiz tos kruķus redzējuši uz platformas. Tie kurlie, aklie, kā viņi tur danco, kā viņi apliecina to, ko Dievs ir darījis viņu dzīvēs. Autoritāti, savu autoritāti Jēzus nodeva tālāk draudzēji, saviem sekotājiem, kalpotājiem un deva viņiem varu. Deva viņiem varu, to varu, kas viņam bija, viņš nodeva saviem sekotājiem. Un tāpēc Marka evaņģēlijā 16. nodaļā, Marka 16, jūs zināt, ko es gribu lasīt, viena tāda forma lielai pavēlei, Martē, ja mēs lasām, un te ir Marka 16, no 15. panta, un viņš tiem sacīja, eite pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Mums ir dota pavēle, tā kā Jēzus gāja, tā kā pirmie mācekļi gāja, mums ir jāsludina Dievu vārdu. Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdz. Mēs esam ticīgie. Šīs zīmes mums ies līdz. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs. Jaunām mēlēm runās. Ar rokām pacels čūskas, ka tie nāvīgas zāles dzers, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņa rokas uzliks un tie kļūs veseli. Mēs kāds par tām čūskām, tur tām indēm, tur domājam. Bet, zinat, no Padomju Savienības laikiem ir daudz liecību, dažādu. Īpaši par indēm, kad kristieši gribēja noindēt. Reāli gribēja noindēt. Un ir bijuši mācītāji bīskapi, kuri ir ielikti padomju laikā cietumos tikai ticības dēļ, tikai tāpēc vien, ka viņi nepārtrauca sludināt un kalpot Dievam. Tikai tāpēc iemet cietumā. Nosauc par sektantiem, aizliedza runāt, viņi turpināja runāt, viņus iemet cietumā, citiem bērnus atņēma. Un ir bijuši gadījumi, un ir tādi stāsti, reāli stāsti, 50. gadi, 60. gadi, kad ielej saindētu ūdeni un dod viņam cietumu kamerā, un visi apkārt stāv un ņirdzjau. Šeit dzer iekšā, tavā bībelē rakstīts, ka tu dzersi indīgi un tev nekas nekaitēs. Šeit dzer iekšā, cilvēks pielūdz Dievu, viņam nav variantu. Viņš pielūdz Dievu, viņš dzer ārā. Visi gaida, būs beigts un nav beigts. Ne tuvu nav beigts. Jūs iedomāties to pārsteigumu? To pārsteigumu. Ka tas neņem nemaz to kristieti, ja? Tā Inda. Viņa
pēc lūkšanas viņi vispār zaudē savu spēku. Kādā veidā Dievs pagodinās, ja? Un tā pašām čūskām, es gluži nezinu no mūsdienām stāstu, bet, ka mēs lasām no apostoļa Pāvila dzīves. Tikko viņš ir izglābies no ūdens briesmām, no grimstoša kuģa, kopā ar visiem tiem pārējiem, kad viņš dodās uz Romu, uz ķeizaru tiesu. Un kas viņam pa roku aptinās uz salas? Čūska, odze, indīga čūska. Un droši vien iedzeļ, jo vietējie, kuri pazīst to rāpuli labi, visi tagad skatās un saka vēl tā. Nu tas nu gan ir briesmonis. Tikko no ūdens izlīda, nenoslīka, un te pēkšņi otra nāve viņam draud. Tikko no ūdens slapšvēm izlīd ārā pie ugunskura. Un odze viņam iedzeļ. Nu redz, kā nāve viņam iet pakaļ, ja? Redz, kā viņš no nāves nevar izmukt. Tas ir gan ļaundars. Viņi pēta un gaida, un jau zina, ka sen viņam vajadzēja nokrist beitam. Tā vietā, lai nokristu beigts, apostols Pāvils ir dzīvāks par dzīvu, un visi slimie salā tiek dziedināti. Jūs zināt stāstu? Sākās ar ciema vecāko, salas vecāko, un visi pārējie tika veseli. Lūk, kā Dievs pagodinās. Lūk, kā Dievs pagodinās, un tas vairs nav Jēzus. Tie ir viņa sekotāji. Tā ir viņa draudze. Tie ir viņa izredzētie kalpotāji. Tāpēc, mīļie, pie kā mēs šodien iesim? Šeit ir teikts, rokas uzliks, jā, ticīgiem zīmes ieslīdz, kad neveseliem viņa rokas uzliks, tie kļūs veseli, mēs varam nākt savā draudzē, lai par mums lūdz Dievu. Ir iespēja aicināt mājās, kā Jēkabs saka, ja? Kas ir slims, lai paaicina draudzes vecais, lai svaida reļu, lai lūdz Dievu. Ir daudz un dažādi iespēja, tu pats vari lūgt par sevi un likt sev rokas virsū un lūgt. Un es gribu vēl divas raksturvietas izlasīt. Vienu no apostoļu darbiem, kur draudze lūdz, pirmā draudze lūdz, apostoļu darbos, 4. nodaļa, 30. pants. Tur tie draudi bija, nesludināt Jēzus vārdā, jā, izbeigt visu to darīšanu. Un tagad draudze sanāk uz kopā un draudze lūdz. Kungs, skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu. Savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi tava svētā kalpa Jēzus vārdā. Izlasiet 5. nodaļā 12. pāntu. Turpāk 5. nodaļā 12. pāntu. Bet caur apustuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā. Mums ir jālūdz Dievu par kalpotājiem, lai Dievs caur viņiem darbotos. Draudze lūdza, un ko Dievs darīja? Atbildēja uz draudzes lūkšanu. Un caur Dievu vīriem svētais gars varēja darboties. Mums, mīļie, ir uzdevums. Un šis ir mājas darbs. Jūs tagad pierakstīt mājas darbu sev. Lūk Dievu par kalpotājiem, lai Dievs viņus var lietot svētā gara spēkā ar gara dāvanām. Lūk Dievu, lai Dievs pagodinās tad, kad viņi kalpo. Tad, kad viņi lūdz. Un tas jums katram nāks par svētību. Tas jums atpakaļ atgriezīsies par svētību. Jo jums būs pie kā iet, lai par jums lūdz. Jo jūs zināsiet, ka Dieva gars darbojās. Jūs zināsiet, ka svētais gars darbojas, ka dziedināšanas notiek. Ka Dievs atbild caur viņu lūkšanām. Lūdziet Dievu par kalpotājiem. Lūdziet par viņiem Dievu, lai Dieva gars caur viņiem varētu darboties. Un atšķirsim pēdējo rakstu vietu 1. korintiešiem 12. nodaļa, 14. nodaļa, man viņas tur ir kaut kur visi vienu vietu tur pat, jā. Un paskatieties, ar ko beidzās 12. nodaļa, 1. korintiešiem. Bet zenieties pēc vislielākajām dāvanām. 14. nodaļa sākās dzenieties pēc mīlestības, bet rūpējieties arī par garīgām dāvanām. Starp garīgām dāvanām 12. nodaļā 9. pantā ir ticība, dāvanas dziedināt, un tālāk seko spēki brīnumus darīt. Tad kāds ir mūsu uzdevums? Dzīties pēc gara dāvanām.
tu esi lūgusi, lai Dievs tev dod gara dāvanas, lai Dievs tevi lieto svētā gara spēkā par svētību daudziem. Padomā, varbūt ir pienācis laiks to darīt, ja tas ir aizmirsts. Un tu būsi par svētību savai māsai, savam brālim, kurām būs vajadzīga dziedināšana, veselība, jeb kāds brīnums dzīvē, tu būsi par svētību. Tev būs gara dāvana, ar ko viņam kalpot tajā brīdī. Un ko Dievs vēlās? Lai visas gara dāvanas, visas svētā gara brīnišķīgās pārdabiskās izpausmes darbotos draudzē. Darbotos draudzē. Arī pie mums vietējā draudzē. Lai Dievs tiktu visā pagodināts. Lai mēs būtu par svētību savam brālim un māsai. Un tas ir otrais punkts mājas darbā. Lūdz par vadītājiem, kalpotājiem, lai caur viņiem Dievs darbojās. Un lūdz pats, lai Dievs tev dod gara dāvanas. Un to arī drīksti lūgt kungs. Es nezinu, un tik daudz slimu apkārt, es nevaru skatīties, kā man brāļi māsas mocās. Vienam sāp tur, otram sāp tur, trešam pavisam slikt ar veselību. Dievs dod man dziedināšanas dāvanu. Lai es varu par viņiem lūgt un reāli nākt dziedināšanu. Viņi tiek atbrīvot no sēkām un slimībām. Tu to drīksti darīt, tā nav augstprātība. Tā nav augstprātība. Tu gribi kalpot, tu gribi būt ietekmīgs. Un Dieva vārds par tevi skubīgi, lai tu to dari. Dariet to, mīļie. Dariet to. Un ja Dievs jums ir devis dāvanu, tad kalpojiet ar viņu. Ja jums ir dāvana Dievs devis, un tu to apzinies, ka tev ir dāvana no Dieva dot, tad ar to kalpo kā labs namturis, Bībelē teikts, jā. Kā labs Dieva žēlstības namturis. Un skatāties, ja mēs to visu saliekam kopā, talantus, kalpošanas dāvanas, gara dāvanas, nu tad tā ir tāda draudze, kurā katrs gribētu būt par locekli, kurā katrs gribētu atrasties. Tā ir dzīvā Dieva draudze. Jo tur Dievs darbojās. Visā krāšņumā, visās vajadzībās, visās jomās. Dievs darbojās. Ja mēs tādi vēlamies kļūt, par to mums ir jālūdz. Par to mums ir jālūdz. Dievs nav beidzis dziedināt un darīt brīnums. Varbūt, ka mēs esam beiguši tā īsti tam ticēt un pēc tā dzīties. Par to lūgt. Ja mēs to nopietni sākam darīt, tas viss atjaunojās. Tas viss atjaunojās. Dieva gara darbība atjaunojās Dieva draudzē. Un tas ir tieši tas, kas piesaista citus. Tas krāšņums, svētā gara krāšņums. Dieva darbības krāšņums, tas piesaista. Paldies šodien, ka klausījāties. Mēs esam dievkalpojumu noslēgumā. Aizlūksim Dievu par vajadzībām šodien. Jums uz priekšā bija rakstīts par nometnēm. Šodien mums nav Ilutas, bet nākam svētdien, ja kas mums ir Jolanta no svētdienas skolas, un droši vien vēl kāds cits svētdienas skolas pārstāvis par pieteikties saulaicīgi. Es domāju, ka Ruta mums atsūtīs tās anketas, kuras ir jāizpilda bērniem. Tur ir vajadzīgs no daktera, un tur mamām laikam jādod kaut kādu savu atļauju, ka bērni var braukt uz nometni, ja? Tā kā par to domājiet, dikti gari tur nevajag domāt, jo jūlijā jau šīs visas nometnes notiekās, ja? Un vēl es gribēju atgādināt Bauskas konferenci, ja? Jo mācītājs Andrejs Zaluckis bija arī 2 dienu konferencē, Ozolniekos mēs tur tikāmies. Viņš teica, tur laikam tik līdz jūlija kaut kādam datumam, 1. datumiem. 7. jūlijam, jā, var tikai pierakstēties, tas nav ilgi. Tā kā par to lietu arī padomāju par šo Bauskas konferenci, varbūt kāds grib 3 dienas Bausku padzīvot un pie Dieva vārda un ar 7, 8, 900 citu kristiešu no dažādām valstīm kopā vēl, ja? Pielūksimies slavā Dieva vārdā, tā ir tāda laba lieta, ja? Tā kā domājat par šīm lietām,